Nu tā, 25. jūnija vakars. Uzminiet, nu cik pulkstenis. Jā, mēs arī bijām pārsēt gandrīz 11 vakarā. Nekas par to neliecina. Baltās naktis tie ir absolūtākās. Vietiņa saucās Sundals. Sundals Sora vai Sundals. Rekātas mukumi. Ūdenskritums, redz kāds. Jā, pretī mums. Jā, un tur vienā laidā ir ūdenskritumi pie ūdenskrituma, gandrīz vairāk kā Šveices Mēringenā. Nu, tā mēs te dzīvojam. Nu, pat. Un te mums arī. Nu, 11 vakarā. Par to liecina tikai tas, ka miegs nesāk nākt. Nu jā, Alpos būtu jau tumšs. Vai šeit? Mēs dzersim tēju. Nobraukuši 360 km no Sārnas kempinga. Zviedrijā. Bijām, nobraucām. Ot tā. Paskaties, cik gaišs, jocīgi, tā pulkstenis 11. tā kā dienā. Vispār likās kā dienā. Nu, dzersim tēju tagad. Nu, tās baltās debesīs. Kur mēs esam? Mēs esam Norvēģijā. Kaut kādas sandals. Sandalsora. Sandalsora. Sundalsora. Sundalsora. Nu, Norvēģijā. Nu, pat bija vakars, tagad rīts gaisma nav mainījusies. Cik gaiši bija vakarā 11. un 12. un nezinu cikos. Tikpat ir šeit. Vienīgā izmaiņa tas, ka parādījušās kalnu galotnes. Jā, es nebiju vakar. Piebūvējuši par nakti. Tādas te izskatās tās kalnu galotnes. Gainis. Tad mēs šodien staigāsim pa sniegu. Pareizi? Nezinu, jau redzēju. Man jānekas nav pretī, tādiem deģiem vajag būt. Kuriem, piemēram? Nezinu. Kuram ir vēl kādas valsts tiesības? Nu, tādas tās virsotnes, tas pie Sundalsoras vai Sundals kempinga. Dosimies pastaigā, vēl ir āgars, nezinu cik, protams, bet vēl ir āgars. Nu tā, jāpiefiksē, bija tās kalnu galotnes, vai kā, kas to zina, atkal mākonis uzgulsies un ražos ūdenskritums. Paskiet, tur ir pilna mala ar ūdenskritumiem, tā ir vienā laidā. Nu jā, Šveici te var nobālēt. Tas ir braucot no Sundalsoras. Tepat blakus ezeriņš. Lai gan vispār tas ir fjords. Tas ir fjords. Un tā te izskatās. Te fjordā. Visa tāda migliņa. Es teikšu, baigi smuki vispār, baigi smuki. Pie Nesetas tas ir fjordiņš. Aiz Molde?
Necel tik augstu. Reikā tā miglīna tur Pie uz kaut kāda Nesetas. līmeņa. Norvēģijā pie mazlietiņa aiz Nesetas. Raki smukas vietas. Jā, reikā tas ceļš aiziet, mums tik tāds ir bijis. Cim redzot vecais ceļš. Blakus tagad tunelis iet un šitā te laikam braukuši viņi agrāk. Redz, tagad te ir rīkots atpūtas vietas. Lietu sardziņu arī paturēt? Jā, nāku. No, tas ir turpat vēl pie Nesetas. Turpat vecais ceļš, ko saknes jau izlauzījuši. Tāda izskatās. Nu, vai nav skaisti? Nu, tas pats vēl Neseta. Neseta. Ak, Dievs, cik smuki. Ak, Dievs, cik smuki tas viss ir. Tā tas reāli izskatās. Vien meklēt smukās vietas. Apsāpies tā, pēc mājas. Kādas mājas, paskaties. Koku baļķīšiem tādiem. Reiz tā kociņa var kaut kur izlīst? Tām pašām ezeram braucot. Jā. Te ir tāds vietu nosaukums. Nezinu, vai tas vietu nosaukums kaut ko dod. Vietu nosaukums Stevne. Nezinu. Jā, skatāmies. No kāpšu zemē.
jūs vēl te paliksiet, vai jā? Ja pastaigāties šeit. Kas ir tas brūnais, tas nezinu, zāle? Kamēr, nepaši. Tā viņš ir. Ko šodien datums ir? 19. 26. 26. Jūnijas 2016. gads. 2016. gads. Būs nākamgad. Svētdiena. Jā. Norvēģija. Pirmā diena, kad mēs vienkārši pa Norvēģiju braucam, dzīvojamies. Nu, tas laikam ir augstākais ūdenskritums Norvēģijā, uz kuriem mēs arī braucam. Diez vai mēs tik augstu uzkāpsim. Jā. Kā viņš tur saucās? Kā saucās, to noskaidrosim vēlāk. Bet ūdenskritumi te netrūkst. Pa visām spraugām viņi te tek. Tā kā Šveicē. Tā kā Šveicē, un pat vairāk kā Šveicē. Augstākā akmeņa šitajā pusē. Jā. Šitā vieta ir pie Hesselbo kempinga. Nu, kura tā ir? Tā, par kuru mēs nu pat runājam, ka te ir tāds izskatās tas kempings. Un tur tālumā ir tas lielais ūdenskritums. Un tur tie pārējie. Šeit vajadzēja tev te palikt. Jā, tā viņš ir. Jā, nu tagad jau esam tuvāk 5 kilometri pirms tās ūdenskrituma. Kāds viņš tur ir. Drāsmīgi augsts. Citaņiem ir tas augstums, jāpaskatās kaut kādā bukurtā. Un šeit arī redz, kā līst no visām spraugām. Ja? Līst un līst no tām pļaviņām augšā. Visām. Jā, tā izskatās. Līst. Lietus līst. Un mēs ejam. Tad mēs ejam. Kur augstākais ūdenskritums ir. Ejam meklēt sākumu, beigas viņam. Līdz sākumam mēs neuzkāpsim, vienkārši lietas līst. Nu tāds līņā. Un fotografēt nevar īpaši, tāpēc mēs līdz augšai nekāpsim. Bet apakšu gribās sameklēt. Tad nu mēs ejam. 26. jūnijas 2016. gads. Pirmā reālā diena Norvēģijā. Neskaidrs vakardien, ka mēs no Zviedrijas atbraucām. Jā.
Skatīsimies, kas ir par information. Vau, kas ir dzīvo. Uzslīd. Jā. Uzslīd, man liekas, kā māte. Mākoņas nāk. Mums pa pēdām. Un kāpju augstāk. Kādi ķemādi? Jo bildi pilīts aizseks. Jāizdod, kamēr šito vēl neaizsadz. Jā. Nu, tas kā virzienā. Tagad tās ir augstāk. Tikai lūdzu netrādat mani. Saki, neuzēt vispār. Kas patirēt? Kāpju, mēs nevaram tramdīt. Nevaram tramdīt. Tā ir. Līdz būsim galā. Pētā galā. Blin. Paņem koku. Nē, paņem koku. Tev ir kakla saite? Jā, paņēmuši to leitā. Es domāju, vai tur var noiet lejā.
Vai es pamēģināšu kibermanīm? Ko? Nu, ja tev vajag. Atnāksi manīm? Saņem, es nokāpšu, jā. Vienam tev īsti no rokas zemē viss. Patausies viņu. Es nezinu, kur bildēt, tāpēc cikās to vairākām pusēm pakāpāt. Milzīga kaklasāja izkārt, ne? Tas vienkārši tā ir. Tas ir tas efekts. Viņš tikai tā slēpj.